story short. Kultūra vēstures mantojums mums ir. Manā skatījumā ir tāds kā trepinieka sapnis, varētu pēdiņos nosaukt. Jūs jau te redzat. Mazas niansītes, kuras pārtop pamazām lielās niansēs, ļoti lielās niansēs, un gigantiskās niansēs, un fantastiskās niansēs. Es nepozicionēju, ka es esmu spicākais kāpņu meistars, bet kaut kāda pieredze ir, bet šis ir kaut kas jauns. Var noprast diezgan precīzi. Un tagad ir šitā. Stāsts par ko bija kāpnes. Apmet sienu lejā, apmet sienu augšā, bet viņas, protams, uz līnijas nav. Tieši tas pats izskatās draudi arī šeit, un tas pats arī šeit. Bet no šī tik tālu ir, tas, kas bija vairs nav, ir ērti un forši. Bet savukārt iekšsiena mums aizgāja, te tas apmetums vietām ir 5 un 6 centimetri, te ir tā. Apakšā ir tā, tad augšā ir šitā, te daudz maz. Savukārt šeit vispār tas aizbrauc pa centimetru. Šitas te milzīgais kāpņu laidiens mums prasīja 2 pilnas darba dienas. Smījies vai rauni. Jā, ir forši. Viss tagad ir ērti. Tur sākās no turienes, mēs bišķiņu pazagām uz to pusi, uztaisījām bez augšas pilnus. Te arī ir. Tur ir kaut kāda 85, te ir kaut kāda 54, manuprāt. Overall jau skaisti jāpiesmērē sāņu kādam, kurš ar to nodarbojas un būs jauki. Zināms, sagurums arī ir, bet neko. Sveicienu un vēl veikt.